Ko es stāstīšu, ka izdzīvot kosmosā tas pilnīgi nav kaut kā vispār saistīts ar Cabin in the Woods. Tas ir saistīts ar Star Party, kur es biju pagājuši mēnesi. Star Party ir 2 reižu gada pasākums no Star Space observatorijas. Viņi taisa tādus pasākumus, kur viņi vēro mēnešus, gan Zemes, gan Jupitera, viņi vēro zvaigznes, un viņi stāsta par visiem tiem mēnešiem un zvaigznēm savas prezentācijas. Tā kā sākumā bija 3 ļoti gudras prezentācijas par to, kāda ir virsma Jupitera mēnesim, kāda ir virsma tam mēnesim, un tad es atnācu un pasastīju, es nezinu, kādas bīdra jokas. Tāpat es arī, īstenībā es gaidīju, ka būs daudz švakāka reakcija, bet cilvēki smējas, ko nevarētu pateikt par šodienas rītu, kad, jā, es atnācu un es redzēju to pusauteli no itāļu šedevru faniem, tādi sievietes virs 60, un viņi nebija manu mērķa autori. To var visai droši pateikt. Es nezinu, viņas aizgāja, bet droši vien sākšu lēnām garām iet caur prezentāciju. Kā izdzīvot kosmosā? Es to, kā jau teicu, sataisīju Star Party, un tāpēc tur daži momenti bija no citām manām prezentācijām, no Looper, teiksim, jo es biju pilnīgi pārliecināts, ka tie cilvēki nekad neesat bijuši uz kinoburgeru seansiem, tāpēc bija droši teikt. Un tāpēc varbūt daži jauki atkārtosies, bet nav otāri. Čau, Dievs, sēdies, mēs tevi gaidījām. Speciāli nesāku. Nākamais vairs. Kā es vispār nonācu pie visām tām stundām, kā izdzīvot kosmosā? No dzīves pieredzes. Dzīves pieredze man sastāv no filmām. Ja es to skatos, kā iepazīties ar meitenēm filmā, vai man vajag teikt, how you doing, tad es to daru dzīvē. Ko es iemācījos no filmām? Teiksim, es iemācījos, ka ja es esmu debekrāpju, kur teroristi, tad obligāti jāvelk kurpes, kad es no istabas, vai arī jālieto kaut kādi tādi treniņu čības, vai jāaudzē hobitu kājas. Ko es iemācījos no Armageddon, ka mēnesi, ka ja uz mums lido meteorīts, tad viņu var vienkārši uzplākt uz divu daru, un viņš aizdos pa savu pusi. Un ko es iemācījos no Sixth Sense, ka es skatos pārāk daudz filmas ar Bruce Willisu. Es sākšu ar to, ko darīt, kad es esmu pazudis kosmosā. Kā vispār mēs varam pazust kosmosā. Var, protams, mūsu lielais dators Dave atkniept mūs un mēs aizdosim kosmosā, kā tas bija Space Odyssey. Varbūt arī, ka vienkārši iPhone karte mums norādīja nepareizo ceļu, vai arī iPhone Maps ekvivalents cilvēkos sievieti mums nepareizo ceļu norādīja. Bet tas nav tā kā, tas nav seksisms meitenes. Džekijam ir dota iespēja čurāt stāvus, jums ir emotional intelligence. Tā kā diezgan līdzīgi, ne? Liena? Bet ko mēs darām, ko mēs varētu darīt, ja mēs esam pazuduši kosmosā? Mans risinājums ir ceļot uz nākotni vai pagātni. Kā to izdarīt? To var izdarīt, es vienkārši tāpēc, ka smuki izskaties jau ar šo bildi. Kā to var izdarīt? Pirmkārt, kā izglābties vispār, kā pārvietoties kosmosā, mums gravitāte, vai gravitācija, kā pareizi būtu teikt, mums Sandra Bulka iemācīja, ka vajag lietot ugnsdzēšamo aparātu, kuru viņu nospēra no Wall-E. Un tas, principā, ir ok, jo Wall-E arī nospēra savu robotu un arī nospēra galveno datoru no Space Odyssey, tā kā katrs no citas spēr. Bet interesanti vispār, kā tāda zinātniskā fantastika, kā Gravity spēr idejas no multfilmām par runājušiem robotiem. Bet jā, atgriežoties pie ceļošana laikā, es izmantotu, protams, Einsteina vispārīgas relativitātes teorijas. Man vienreiz skaidroju, kas ir, es papildināju ar vēl vienu piemēru. Relativitātes teorija ir tāda, ka es un Goslings varam dabūt meitenes, bet Goslingam to relatīvi vieglāk izdarīt. Vai arī tas, ka mēs varam nonākt līdz Marderei, bet Hobbitam tas aizņem 382 stundas,
nav pārbaudīts ar tokena rakstiem, un Ironmanam aizņemtu 15 minūtes. Vai arī, ja hobiti lidotu ar ērgļiem, ko viņam vajadzētu darīt no paša sākuma, tad viņi arī būtu 15 minūtes tur jau. Bet tā būtu arī ļoti īsa, kompakta filma. Īsuma. Ko mēs parasti darām, kā mēs turējam uz nākotni, mēs principā to jau darām arī tagad. Jo, ja mēs tālāk lidojam no Zemes, kur ir zemāks gravitācijas spēks, tad laiks paiet ļoti lielu tālumā, tas relatīvi ir īsāks nekā laiks paiet uz Zemes. Tāpēc ir jau astronauti, kuri ir aizceļojuši uz nākotni 20 milisekundes. Un tad viņi atlido uz Zemes un redz, ka jā, Zeme ir pērtiķu valdībā. Bet, ja mēs tomēr gribam ceļot uz pagatni, nevis uz nākotni, ko mēs jau darām, tad mums vienkārši jāatrod wormhole, easy peasy. Bet tas jau, tas nav īsti vēl izdarīts. Teoretiski tas ir iespējams, ka visumā ir caurumi, un tos varētu atvērt ar ļoti lielu daudzumu ar antienerģiju. Bet pagaidām to nevienu tādu caurumu nav neviens atradis. Tomēr jums ir ļoti daudz laika kosmosā, ja jūs esat pazuduši, tā kā jūs varat arī pameklēt. Ko vajag darīt, kad mēs atradam, mums vajag tā kā pagrābt līdzi ļoti daudz tās antienerģijas, lai sataisītu antigravitāciju, lai pataisītu to mazo caurumu, ļoti lielu caurumu. Problēma ir tāda, ka mēs varam tad ceļot tikai uz pagatni, kur jau eksistē tā caurums. Tas ir pagatnē jau vajadzētu būt kādam kosmiskam kūģim, kas arī atvertu šo caurumu uz ļoti lielu caurumu caur antienerģiju. Tāpēc, ja mēs izgudrojam ceļošanu pagatnē, tad mēs varam ceļot tikai tur, kur jau šīs metodas ir izgudrotas. Cits veids, arī teoretisks, ir izmantot kosmiskas ķēdes, kuras principā cilvēki domā, zinātnieki, ka tie ir palikuši kopš liela sprādziena ar enerģiem, tā teikt visuma plaisumi. Un jā, viņam arī ir ļoti liels gravitācijas spēks ap viņiem, tāpēc, ja mēs pievidojam ļoti tuvu pie tiem, tad mēs varētu atkal kustēties daudz ātrāk nekā visums. Un sanāk tā, ka kad mēs esam tuvu, tad it's the first plan. Kad mēs atlidojam atpakaļ, tad mēs varam jau būt nākotnē un satikt, teiksim, kaut kādu kosmisko kuģi, lai to izglābtos. Kāds var pateikt, kā sauc šo kuģi? Pareizi, plakāts? Nē? Plakātu mums ir daudz, un es davu vienkārši, jā, man te ir trends, un man ir savages, tā kā es izvilku un dabu. Bet ko mums darīt pagatnē, ja jums izdodas aizceļot pagatni, tad, jā, es vienkārši iedošu dažus padomus. 89. gadā mums vajadzētu sekot Tarantino piemēram un spoiler nogalināt Hitleru. Tad mums vajadzētu aizceļot uz 20. gadu un pateikt, ka tur īstenībā ļoti daudz vietas uz durvīm, tā kā Roza varētu pabīdīties. 95. gadā pateikt Morganam Freemanam, vai viņš neatver to kaste, vai viņš uzgaida, tā kā nogada Kevinu Spacey cietumu un tikai tad vēr vaļā. Un kas notika arī? Quiz question, kas notika 1. marta 97. gadā? Kāds var pateikt? Tā ir dzimšanas diena. Kam? Ļoti foršam cilvēkam? Manam mīļam dziedniekam? Justin Bieberam? Oh my god, jā, vai ne? Kad es jau pateicu, tad vispār skaidrs, ka tas ir tas datums. Justin Bieber, The Diva. Un arī kas notika 25. gadā? 8. oktobrī. Arī ko vajadzētu apturēt. Tvaiot grāmatas iznākšana. Jā, ja mēs tos izpildam, tad pasaule būs daudz labākajā vietā. Es tagad arī runāšu, kā mēs izglābties no monstriem. Sākumā es parunāju, ko izglābties, kad mēs esam pazuduši kosmosā. Tagad ar kosmosa monstriem. Pirmais ir svešais, otrais, jā, Jar Jar Binks. Šī kundzīte arī kāds zina, kā viņu sauc, vai kas viņa ir.
Es plakātu nedošu, neviens neuzminēs nav, bet es vienkārši retoriski jautājums. Tā ir Fox Svēdija, kur atsevo Firefly, tā kā... Kā izglābties no monstriem? Protams, ka izmantot kaķus vajadzētu, ja uz kuģi ir kaķis, vajadzētu tā kā būt diezgan tuvu tam, jo kā rāda pieredze, atkal dzīves pieredze no filmām, ja jums ir sunis blakus vai meitenīte, tad jā, tas nedarbosies. Viņa trešajā daļā, spoiler, mirs. Tā kā visu otru daļu viņa mēģināja izglābt meitenīti, un trešajā daļā pirms 5 minūtes viņa nomirs. Un jā, pie suņiem arī nav vērts. Suņi, ja pirmajā aktā ir suns, tad otrajā aktā tāds pagaunu. Bet ko es gribēju pateikt arī par fun fact par Alien. Pēc tam, kad iznāca Alien 77. gadā, pēc 2 gadiem iznāks Galaxy of Terror. Tāds baigais trash, kur bija daudz, kas arī no IVDS mazliet nospērs daudz tā kā, rape scenes, jā, bija. Bet interesants fakts ir tāds, ka second assistant director bija tam, kurš cilvēks? Neviens. James Camerons bija. Un pēc tam viņš dabūja, pēc arī pāris gadiem viņš dabūja filmēt Aliens, tāpēc sanāca Galaxy of Terror bija īstenībā viņa audition teikt, tā teikt. Kas vēl no vispār tādas tendences nemainās, un jā, izņemot mums tagad zinām, kā saukt visus tos trash filmus, tās visas trash filmus ir silent production. Vai nu tās ir World of the Worlds, vai nu Alien Origin, kas ir daudz labāks nosaukums nekā Prometheus, vai nu tas ir Jack the Giant Killer versus Jack the Giant Slayer, kur viņi principā galīstvā izmanto to pašu bildīti. Un jā, bet viņam ir arī tādas episkas filmas kā Mega Shark vs. Scorpizaurus un Sharknado. Jā, un otra daļa, vai ne? Es gribētu arī tā kā off topic pateikt par to Gravity, kad viņi iznāca ļoti daudz parādījās ziņu par to, cik tā bija patiesa no zinātniskā fantastikas viedokļa, cik tā bija nepatiesa, kuri fakti bija nepareizi. Bet, nu jā, neviens neko neteica par Sharknado, kad viņi kaut kā nepareizi vai pareizi. Bet es nezinu, jūs gribat noskatīties traileri? Jā, It's a storm, that's what's driven them all up north. I've never seen so many of them who are so bold. It's flooding, even raining. It's flooding here. Not the plumbing, the ocean. You need to go home. I'm not going anywhere. Storm's coming and it's coming fast. Just can't sit back and watch this. Tornado's heading towards the airport. We need to destroy it before it gets there. Watch out! You can't just wait here and wait. Shark can rain down on us. Bombs into the tornadoes. It's too dangerous. Too many of them. We're gonna need a bigger chopper. Claudia, move! It's time to leave Kansas, mate. Pat ar visu tā Wizard of Oz referenci un Matrix. Bet jā, kā mums arī tagad nākamā daļa, kā mums cīnīties pret robotiem. Pirmkārt vajag atpazīt, kādi tie roboti ir. Tie varētu būt ļoti mīļi roboti, kā Frost un Tex. Tie varētu būt roboti, kas mēģina tā kā saglābt cilvēkus. Jā? Te būs vēl filma pēc tā? Filma? Jūs atnācat filmu nopietni? Nē, filma būs, jums tāpēc... Najaucā kaut ko. Filma būs, jums uz bildes rakstīts arī, ka sākumā bija Gapoljēri, es Gapoljēri vietā uzstājos. Sorry. Bet vai jums iedota, ka speciālu plakātiņu? Jā, viss kārtībā. Nu, tad re. Ļoti tā kā 5 minūtes maks. Jā, R2D2 ir fonā, kas arī ļoti labs robots, You're My Only Hope. Un jā, protams, arī tādi roboti, kas ir plus, mīnus, ir ok, bet jā, es labāk lietot Android. Ir arī episki slikti roboti, kur vienkārši nereāli
ļauni un diktatorship un tā, kā bija Tronā, kā pēc tam nokopēja Oblivion, kura bija visa gada neoriģinālākā filma, jo turpat arī bija 2 Toma Cruise. Bet kā to visu iznīcināt ļoti vienkārši, kā paradīja pats Toms Cruise, un kā paradīja, teiksim, arī Trons, to vajag vienkārši paņemt lidojušu stīvu un iemest datorā, tā kā easy peasy. Un vai arī atslēgt to cooling sistēmu, un tad arī viņš nokārs un noģības. Ja roboti ir tādi, tas jau daudz sliktāk, bet šim es pamanīju arī tādu interesantu tendenci, kā bija ar Terminatoriem. Ja mēs skatāmies uz pirmo daļu, tad viņi izskatījās apmēram šādi, uz otro daļu, tad arī varbūt mazliet tā kā foršāk, bet joprojām tā nevis ir creepy. Šeit viņi jau izskatās kā Hollywoodas zvaigznes. Tāpēc domāju, ka kad viņi filmēs Terminatoru 5, tad jā, šos džekus. Bet, principā, jau katrā filmā parādīts tie Asimova 3 likumi, bet es teikšu tā, katra filma, kad es skatos un redzu, ka pieminēti 3 Asimova likumi, nozīmē, ka kāda aina būs kaut kas tāds. Un tas arī nozīmē, ka jā, tāpat kā to Čehova gan, nošaus. Ko mēs darītu ar tiem robotiem ļauniem? Mums īstenībā diezgan viegli tos varētu iznīcināt, man liek vienkārši šaut pa aciem, kas ir viņa tā kā webkameras, vai arī procesoru nogunāt. Arī, ja mēs nogunāsim procesoru, tad viss kārtībā viņš vienkārši nekustēsies. Ja mēs tomēr sastāvsim tādus robotus, kuru tā kā grūti trapīt vienīgi ar bazuku vai pārcīm, te vienkārši vajag bliest pa šīm daļām, jo tad viņi vienkārši nokritīs, viņam nav smaguma centrs, viņi apģipsies. Tāpat arī, teiksim, šeit šaut vai dekstru nogunāt. Un atkal vienkārši atgādinājums ir ok, ir ļoti slikti. Ciklonētiešiem vispār diezgan viegli, tur vienkārši vajag uzspēlēt viņiem jodelingu no Slima Whitmana, un tad viņi paši arī mocīs. What's happening to him? What's killing him? I think it must be my music. Ļoti labi YouTube kvalitāte. Bet jā, mēs varam arī principā iznīcināt The Mothership, jo tāda arī ļoti neloģiska sistēma visos Avengeros, visiem Chitauri, ka viņi atlido uz zemes tā kā to iekarot, un vienīga bazuka, kura ir iesista Mothership, visus vienkārši nogalināja. Atkal viena filma, kurai neviens nepiekasījies par to tehniskumu, jo, teiksim, atvert wormhole uz mūsu pasauli no kosmosa, vienkārši viss gaiss un visa eksistence izlidos tajā kosmosa vakuumā. Tā kā pilnīgs bullshits. Un ja mēs tomēr atrodamies uz citas planētas, ja mums tie citi planētieši savāca un mēs tagad esam uz Marsa vai uz vēl kaut kādu uz Jupitera, tad pirmkārt mums vajag zināt, kurus kokus drīkst cēst un kurus nedrīkst. Tad mums arī vajadzētu būt sepkociņi, varbūt kāds var pateikt, kāpēc un nosaukt pareizo vārdu. KC? Ne? Kinzadzā! Tāpēc, jā, katram gadu vienkārši nav visu laiku kabatā. Un, ja mēs esam uz tās planētas, mums izdevās izglābties no citplanētiešiem, tad, kā mēs atgriežamies atpakaļ, no to mēs paradīja arī Georges Méliès savā īsuma Le Voyage dans la Lune. Man franču valoda. Kur vienkārši vajag nobīdīt to kosmisko kūdzi no Mēnesa malas, un viņi aizlidos ar visu gravitāciju uz Zemes. Tā kā easy peasy atkal. Tas būtu viss. Mēs tagad arī beidzot skatīsimies filmu!